Jā, labs rīts vēlreiz. Tik tiešām pasaules kausa fināla turnīrs rīt sāksies ar atklāšanas spēli Brazīlija, Horvātija, tāpēc man kolēģis Anatolijs Krēpāns blakus. Labrīt. Kāds tad būs šīs te mēnesis jau no rītdienas sākās? Komentēsim spēles. Kas vēl jādara? Es ceru, ka vairāk nekas nebūs jādara. No citiem darbiem, cerams, tikšu vaļā ļoti veiksmīgi noskaitot dažus, varbūt, no kuriem nav iespējams tikt vaļā, bet tas būs ārkārtīgi aizraujošs un neparedzams mēnesis, kā jau visi iepriekšējie patiesībā. Jau it kā vienmēr tu zini, es tagad iedams šeit uz Aķiselu parēķināju, tas man sanāk 10. tam līdzīgais turnīrs, Eiropas fināla un pasaules turnīri. It kā jau kas tur jauns vairs var būt. Labi, protams, katrā turnīrā jauni vārdi parādās, un tur jaunas zvaigznes tieši tā, un kāda vilšanās noteikti ir, un simpātijas rodas jau procesa gaitā, jeb turnīra gaitā, gan attiecībā uz spēlētājiem, gan attiecībā uz komandām. Bet tik un tā, tas ir tādi, lieli svētknāk. Tā kā līgosim Zaķisalā, kāds saprot, jā. Futbolisti gatavojas, treneri gatavojas, visi gatavojas. Kā Anatolijs Krēpāns gatavojas? Vai tā bagāža jau nāk ikdienu? Tā bagāža nāk ikdienu, un tas ir normāli, tā tam arī jābūt. Jo, ja tu tajā sporta veidā esi, tad tajā esi, un tu to nevar izmērīt ne dienās, ne stundās, ne kā citādi. Vienkārši tu tur esi, un viss. Bet, protams, kad nāk tāds pasākums, tad jau... Tauriņu vēderā ir vai nav? Ir, jā, kur tad viņi liksies. bet, jo nāk tuvāk tas pasākums, jo tā gatavošanās, tas tāpat kā pirms jebkura liela sporta pasākuma ir mērķtiecīgāka un tāda organizētāka, jau konkrēti, pieņemsim, Brazīlija, Horvātija. Dažas niansītes man tur vēl vajadzētu apstīties, bet nekad jau nevar iepriekš neko paredzēt. Un liels pluss, ka uz šo atklāšanas spēli būs Māris Farpakovskis, jo es zinu, ka viņam Horvātijas izlasē daži labi paziņas, pat ļoti labi. Pastāstīs dažādas interesantas lietas. Jā, ar Darjos sarunā ieskaitot komandas kapteini. Jā, tā kā, es domāju, tas tādā ziņā tas varētu tādu vēl papildus kolorīti piešķirt visam tam pasākumam, bet tie futbolisti jau, kas tur iet laukumā, kas spēlē visas tās komandas, tas ir. Protams, ka arī tādā turnīrā gadās kāda garlaicīgāka spēle, tas ir neizbēgami, tīpaši grupa turnīra pēdējā kārtā. Ko darīt komentējot šādu garlaicīgu spēli? Ir dažādi varianti. Tāpēc jau arī daudz kas tiek gatavots. Fakti ārpus spēles. Ja noder, tieši tā. Un parasti jau liela daļa arī nodara, liela daļa nenodara, bet pieredze ir izmācījis, ka kādreiz veco kolēģi teiktais, ka uz vienu spēli jāsagatavojas tā kā uz 3. Tas strādā, un tas arī šādi ir noderējis. Kura gada fināla turnīru pasaules kausa tieši atcerieties kā savu pirmo? 98. Ko es skatījos? Nekā strādājāt? 74. gads Vācija, kad Vācijas izlase, tas leģendārā spēlē ar Nīderlandi. Nīderlandes izlase, totālais futbols, Rinus Michels un viņa komanda, Kroivs, Neskans, Krols un vispārējā kompānija. Kā atceries tos laikus tā tālāk? Ļoti apzināti. Man bija 14 gadi, es skatījos jau. Arī ar pierakstiem un tabulām? Arī tās, jā, kladītas. Kā jau visiem, acīm redzot tā laika līdzjutējiem skatītājiem, visi zīmēja tabulas, rakstīja un sekoja, cik varēja, ko tur atrast. Toreiz bija citi laiki, toreiz daudz grūtāk. Jo 70. gadu es bija. mistiski atceros Meksiku tā, ļoti pa miglu. Var pat teikt, neatceros. Bet toreiz bija daudz grūtāk sasniedzams tas futbols. Vispār televizorā pasaules kausa jau rādīja vai ierakstā, vai tiešraidēs. Es domāju, ka no Vācijas bija tiešraidēs, rādīja tādus turnīrus jau rādīja. Protams, ne jau 100% apjomā, bet tās svarīgākās spēles, katrā ziņā no 74. gada ir ļoti daudz spēles palikušas atmiņā. Teiksim, leģendārā Nīderlandes uzvara pār Brazīliju, kad, jo man toreiz kā puikam likās, Brazīlija tie futbola dievi, bet Nīderlanda viņus vienkārši bez variantiem. Ja? Kā ir mainījies, varbūt, var salīdzināt toreiz 74. gadu, kas notika vispār tur, vai skolas biedru vidū, vai vispār tie cilvēki runāja tikpat daudz kā šobrīd par pasaules kausu? Runāja tikpat daudz, vienīgi toreiz nebija jau to iespēja tik daudz to informāciju iegūt, ap laukumu informāciju, bet tas, kas sekoja pārunājumu, es tā laikā arī trenējos futbolā, un mums, teiksim, treneris bija
tādā ziņā, es domāju, ļoti daudz treneri varētu no viņa pamācīties. Ne tikai attiecībā uz pasaules kausu, bet, ja, piemēram, notika kāda Eiropas kausa spēle, jā, un es atceros Tottenham Hotspur spēlē, man liekas, ar Maskavas Dinamo, vai, padomu televīziju rādīja tikai padomu komandas, vai ne, bet, tas jau lietas būtību nemaina. Tad viņš vienmēr mums atgādināja, ka puikas noskatāmies, un pēc tam nākamajā treniņā parunāsim par to spēli nedaudz, jā. Tas bija ļoti vērtīgi. Tas arī patiesībā arī no tā laika arī tagad tas vēl ir vērtīgi. Kaut kur kaut kādas lietiņas jau tika iegūtas toreiz. Labi, rīt sākas pasaules kausa. Pirms visiem lieliem pasākumiem parasti runā. Tur būs viss gatavs, tie stadioni. Tagad mēs arī varbūt redzēsim arī vienu vakardienas video no tā, kā vēl joprojām notiek celtniecības darbi pie stadiona. Un jautā, vai tur būs vai nebūs gatavi. Būs spēles notiks. Mēs aizbraucām uz Turīnu uz Olimpiskajām spēlēm. Tur jau arī pēc krāsām smaržo. Pat Sočos ir svaigākais piemērs arī. Tur bija tāda ļoti svaiga, pat pabeigta celtniecības darbu smarža tāda. Nepārspējama. Bet viss notika un viss notiks arī tur. Jā, protams, jārēķinās, kā pat izskanēja, ka tur bija kaut kādi vietējo huligānu uzbrukumi jau mēģinājumi. Braucot uz Brazīliju, diemžēl ar to jārēķinās arī Rio, kad Olimpiskās spēles būs. Tā ir tāda ne tikai ļoti atraktīva, krāsaina zeme, bet arī ar savām tādām nevisai patīkamām niansēm dažām arī. Tas jāņem vērā, kaut gan es domāju attiecībā uz komandām, treneriem un visu pārējo tur. Es tagad no galvas nepateikšu cik, bet vairāk nekā 600 miljoni ASV dolāri ir ieguldīti drošības pasākumos tikai. Un cik tur tie karavīri un cik tur tie apsardzes, to dienestu darbinieki. Es skaitliski tagad no galvas nepateikšu, varbūt rīt. Bet tur ir milzīgs skaits un tur, protams, tiks darīts viss, lai gods godam. Jo tomēr jārēķinās, ka Brazīlija, šis futbola fórums, tas ir tāds, es negribu teikt ģenerāli mēģinājums, Olimpiskās spēles, tas tomēr ir pavisam kas cits. Bet lielā mērā caur šo turnīru skatīsies arī uz to, kā tad tur viss varētu notikt vēl pēc 2 gadiem. Var salīdzināt, kas tavā plauktiņā ir augstāk? Pasaules kausa futbolā vai Olimpiskās spēles? Nav augstāk. To nevar salīdzināt. Tās nav salīdzināmas lietas, jo futbols ir karalis. Man abi šie pasākumi uz vienu plauktiņu atrodas. Gan vasaras Olimpiskās spēles, gan futbols. Pasaules kausa. Patiesībā Eiropas fināla turnīrs arī liekams uz tā paša plauktiņa. Par šīm visām komandām, ko sagaida un kas varbūt ir favorīti šajā turnīrā? Grūti izdalīt tāds. Jā, vienu izdalīt nav iespējams šobrīd. Jā, protams, tradicionāli visi tur sauc Vācijā, Spāniju un Brazīliju mājās spēlējot. Brazīlijā ir nomainījušās vairākas futbolistu paaudzes. Vispār iedzīvotāju paaudzes, bet tā sāpe sirdī par to 50. gadu joprojām ir palikusi, tā tiek nodota kā tāda stafeta no paaudzes paudzē. Tas varbūt visu laiku motivē. Un ja Brazīlija neuzvarēs šogad pasaules kausā, tā sāpe paliks līdz nākamajam fināla turnīram Brazīlijā, kad tas vēl būs. Tā kā, Argentīna, protams, es gaidu kādu pārsteigumu no tādas komandas kā Beļģija, piemēram, kas ļoti simpātiski pēdējā laikā, tāpat Čīle un pat Meksika. Ir jau viena daļa komanda, ko mēs Eiropas izlases taisām, mēs bieži redzam. Kvalifikācijas turnīros, Eiropas čempionāts un visu kaut kur, bet tā Dienvidamerika, Āfrika, Āzija arī, Latīņamerika, tur patiesībā tā ir tāda papildus interese, tāda kā pievienotā vērtība mums, Eiropas līdzekļiem. Mēs varam apskatīties, ko tad bookmakeri. Protams, ir daudz un dažādi bookmakeri prognožu. Paskatīsimies, ko viņi prognozē, kādas ir iespējamības uzvarēt, kurai komandai. Cik ļoti tic, ka varētu kāda Eiropas komanda aizcīnīties līdz atbildīgākajai cīņai? Aizcīnīties var. Šeit redzam, Vācija, Spānija ir divas prognozes. Statistika ir nepielūdzama, jo līdz šim nevienai Eiropas komandai Dienvidamerikā nav izdevies uzvarēt. No Dienvidamerikāņiem tā paša Brazīlija, bet tas bija sen, 58. gadā, kad Pelé debitēja 17 gadu vecumā pasaules kausā. Arī nav izdevies uzvarēt. Neitrālās vietās ir uzvarējuši gan tie, tāpat Spānija, Dienvidāfrikā, tāpat Brazīlija, Korejā, bet
naidnieka teritorijā. Nu, pagaidām Eiropiešiem nav izdevies. Nu, grūti pateikt. Viss var notikt, bet man liekas, ka šī tradīcija turpināsies tomēr. Tā kā vēl ir kur pacīnīties Eiropas komandām. Protams. Par zvaigznēm. Cik daudz šeit būs šo te zvaigžņu sniegumu vai tomēr komandas sniegumu? Futbols ir futbola. Redzējāt, tām zvaigznēm ir tā, ka 22 spēlētāji jau kaut kur bija nopublicēti, 2 sastāvi, kas nepiedalīsies. Nu, pat Riberī izkrita, pat Rojas izkrita, Falcao, jā, un tie tikai 3, kas uzreiz tādi paši pirmie nāk. Jā, un tur Ronaldo mocījās ar savainojumu, bet viss kārtībā spēlēs, viņš pirmdien ar Vāciju. Un viss ir labi, bet noteikti būs kaut kāds jaunas zvaigznītes, tādas spēlētāji, ko mēs varbūt tik labi nezinām. Tai pašai Beļģijai vesela virkne ar spilgtiem spēlētājiem. Tāpat Francija, kas atkopjas pēc visām tām pēdējo gadu neveiksmēm Itālijai. Piemēram, es personīgi gaidu Immobile, kā nospēlēs labākais vārtu guvējs šogad Itālijā. Viņš nu pat tur Flamengo, man liekas, 3 gols ieset. Nu, tas ir pārbaudas spēle ar klubu, bet būs interesanti redzēt, ko viņš tādā līmenī. Tas pats, Balotelli, kas jau pagājuši Eiropā uzspīdē. Šādi turnīri vienmēr atnes gan vilšanos, varbūt attiecībā uz kādu no zvaigznēm, bet daudz biežāk un vairāk atnes jaunus vārdus, jaunas zvaigznes, jaunus elkus jaunajiem futbolistiem un jebkurā gadījumā tas ir notikums ar vislielāko N-burtu. Par treneriem noteikti arī, kā speciālisti noteikti sakosiet līdzi, vai ir īpaši valsts vienību treneri, kuram jūs liksiet, šis var izdarīt daudz. Ko tas izdarīs ar šādu sastāvu? Man interesē, ko Capello ar Krievijas izlasi izdarīs. Viņš jau kvalifikācijā parādīja, ka viņš vismaz šobrīd ir īstais treneris šai komandai. Tiesa tur viens ļoti svarīgs spēlētājs, viņam izskats Romāns Širokovs no sastāva, kas, protams, uzreiz ietekmē, ja ne visu, tad diezgan būtiski. Tas tāpat kā Reālam, piemēram, Krištiānu izkrīt no sastāva. Tomēr, jā, tur apkārt tādas zvaigznes, kur tu viens spēlētājs. Ir arī viens spēlētājs. Tādu nav daudz, kur ir ļoti daudz, ko nozīmē komandas tai kopējā sadarbībā. Bet, grūti pateikt, tā nevienam trenerim speciāli turnīru gaitā droši vien kaut kādas interesantas lietas. Piemēram, kaut vai tas fakts, ka 3 kolumbiešu treneri ir citu valstu galvenie treneri, bet pašiem kolumbiešiem ir argentīnietis galvenais treneris. Tas jau vien ir interesanti. Jā, tiem pašiem krieviem kādas ambīcijas? Brazīlija, teiksim, Skolārī. Jā, Brazīlija iepriekšējā pasaules kausa netieši ar Skolārī pie stūras 2002. gadā. Un tagad viņš ir atgriezies. Izlases direktors ir Pareira, kura vadībā 94. gadā Brazīlija vinnēja. Viņiem ir 2 treneri, kas ir aizveduši savu laiku līdz titulam Brazīlijā. Redzēsim, kā. Labi, Pareira formāli nav treneris, bet gan jau bez viņa padomu tur neiztiek. Rītdien Brazīlija, Horvātija. Kurai komandai lielāks spiediens būs? Mājniekiem? Es pieļauju, ka Brazīlijai tieši tā, jo daudz arī raksta visu kaut kur tagad par to, ka Brazīlijai, jā, tas, ka viņi spēlē mājās, tas, ka viņi pirms gada konfederāciju kausā, lielisku futbolu nodemonstrē, bet, lai kāds būtu tas konfederāciju kaus, tas nav pasaules kaus. Un šeit Brazīlijas futbolisti, ja viņi tiks vaļā no tās apziņas, ka mums obligāti jāuzvar šajā turnīrā, tad viņi ir uzvarēs visticamāk. Ja nē, tad viņi var netikt arī līdz finālam. Ainārs Zvirgzdiņš nesen par basketbolu runājot. Sieviešu basketbolu viņš teica, basketbols kļūst ļoti ātrs un agresīvs un atletisks. Kāds ir futbols? Vai var tā pateikt, ka pēdējos gados, tagad arī Brazīlija spēlē citu futbolu? Notiek tā mikslis, tas ir loģiski, jo kādreiz jau nespēlē Eiropas klubos tik daudz ārzemnieku no citiem kontinentiem. Notiek tā apusēja, savstarpēja pareizāk, nevis apusēja, jo tur ir Āfrika, tur ir Āzija, tur ir Dienvidamerika, Latīņamerika, tur, kurš nespēlē. Un, protams, ka tā notiek tāda savstarpēja bagātināšanās. Kā tas izskatīsies? Un līdz ar to tas maina. Arī angļu futbols vismaz labāko
Premjerlīgas klubu izpildījumā sen jau nav tipisks britu futbols. Sen tas tāds nav. Mēs noteikti sekosim līdz, kā tas futbols ir samiksējies un kāds būs tas spēles stils. Jebkurā gadījumā kokteils būs ļoti garšīgs. Vai ne? Baudīsim Brazīlijas kokteili jau rīt. Rīt mums īpaši studija ar Anatoliju Kreipānu arī. Māri Verpakovski arī. Jā, Māri Verpakovski, Māri Rībeni un pavisam noteikti vēl kāds ciemiņš būs rīt. Protams, īpaši studija mums pirms atklāšanas ceremonijas, pēc tam arī, protams, pirms atklāšanas spēles Brazīlija, Horvātija. Tā kā mēs pēc 24 stundām tiekamies vēlreiz. Tā sanāk. Labi, paldies, Anatolijas Kreipāns mūsu studijā. Jā,